ir tālais 1954. gads un liels notikums. Cilvēki pulcējās pie apmēram 20 televizoriem, lai skatītos pašu pirmo TV pārraidi Latvijā. Rīgas kinostudijas filmu Māja par uzvaru. Latvija bija pati pirmā Baltijas valsts, kas uzsāka televīzijas apraidi, un šodien grūti iedomāties, ka, lai skatītos televīziju vai vispār kādu veidu video saturu, kaut kur būtu jāiet, jo mūsdienās 20 televizori pieejami, te jau gan katrā mājā. Ja mēs tā paskaitām, planšetes, telefoni, datori, visas šīs ierīces būtībā arī ir TV ekrāns. Mans vārds ir Emīls Gatis Liepiņš, un jūs skatāties mini-raidījumu par inovācijām Tehnoloģiju spēks. Šajā reizē izsakosim, kā no viena televizora ciematā būtībā esam kļuvuši par televizoru ciematu pat vienā istabā. Pagājušā gadsimta 50. gados televizors bija jau luksus prece. Pārraides bija visai eksperimentāls, un tās varēja redzēt arī ļoti neliels skaits cilvēku. 70. gadu Rīgā viens televizors ir aptuveni 70% mājasaimniecību. Ārpus Rīgas tā situācija vēl nav tik laba. Televizors katrā mājā Latvijā parādās 80. gadu vidū. Pilsētās, protams, ka pieejams lielāks programmu skaits. Tas ir vesels 4, jo papildu Latvijas televīzijas 1. un 2. kanālam pilsētās dažviet varēja uztvert arī Maskavas 1. kanālu un Ostankino. Starp citu, šis ir arī laiks, kad vesels process ģimenēs ir TV programmas rūpīga studēšana drukātajā presē un skatāmo raidījumu apvilkšana ar pildspalvu. 90. gadu sākums ir satelīta televīzijas bums. Iespējams atceraties un joprojām var redzēt. Lielie baltie satelīta uztveršanas šķīvi redzam uz katras mājas jumta. RTL, ProZībene, MTV, Eurosport, Cartoon Network un citi kanāli ir skatāmi arī pie mums. Pamazām arī parādās TV ar pultīm, lai katru reizi, kad grib pārslēgt kanālu, nav jādodās pie televizora, vai jāsūta savu bērnu. Nākamais pavērsiens. Vietējie televīzijas komerckanāli. Pirmais darbu sāk LNT, jeb Latvijas neatkarīgā televīzija, taču drīz pēc tam tirgu ienāk arī TV3. Kanāli nav daudz, tomēr izvēle jau ir krietni lielāka. 2005. gadā parādās YouTube. Televīzijas šajā platformā sāk izvietot arī savu saturu, tomēr līdz vietējām straumēšanas platformām vēl kāds mirklīts jāpagaida. Bet kā tad ir mainījies datu patēriņš attīstoties dažādām video platformām? To pastāstīs Bites eksperts. Ja mēs runājam par mobilā tīkla lietošanu pašā sākumā, mums mobilie dati nav īsti aktuāli. Labākais, ko mēs izmantojam, ir čūskiņas, spēlīti un modinātājs un vibrozvans. Tad 10. gads, tas ir brīdis, kad sāk parādīties pirmie viedtālruņi un datu lietošana jau paliek aktuālāka. Bites tīklā vienā dienā mūsu klienti izmanto līdz pat 1 terabaitam apjomu. Modēmu parādīšanās mēs mobilo internetu jau varam sākt lietot datorā, YouTube aktīva lietošana un viedtelefonu kopā vienā dienā mums iztērē līdz pat 3 terabaitiem datu. Savukārt 15. gads ir 4G tīkla parādīšanās. Mobilais internets iet daudz ātrāk, tiek lietots daudz vairāk, viedtālruņu īpatsvars krietni pieaug, sasniedzot 12 terabaitus dienā. Savukārt 20. gads, kad mēs visi sēdējām mājās, tas ir 300 terabaiti dienā. Savukārt uz šo brīdi, līdz ar 5G parādīšanos, mēs runājam par 1350 terabaitiem dienā, jeb 1,3 petabaiti dienā, kas ir līdzvērtīgs 340 000 filmas. Pieaugums datos, ko mēs dienā lietojam, aug ļoti ātri, un tās pilnīgi noteikti nav beigas, un ir vēl kur augt un attīstīties. Paralēli YouTube televīzijas kanāli un sakaru operatori meklē arī jaunas platformas sava radītā satura izvietošanai. Pēdējos 20 gados būtiski un ļoti strauji mainījies tas, kā skatāmies televīziju vai principā patērējam jebkādu citu video saturu. Tirgu ienākušas arī vairākas vietējā satura video platformas. Mums pieejams arī Netflix un vēl citas ārzemju platformas. Satura daudzveidība dažādām gaumēm ir milzīga un te jau neizmērojama. Jā, un pašas platformas sāk veidot saturu, kas nemaz nav pieejams televīzijā, tādā veidā veidojot savu lojālo sekotāju un skatītāju loku. No vienas ierīces ciematā vai mājās mēs esam mājasaimniecība, kurā ir vesels ekrānu ciemats. Šis bija raidījums Tehnoloģiju spēks. Tiekamies jau pēc nedēļas.